Tad es esmu Lāsa Mencendorfa, strādāju Ventspils 4. vidusskolā par sociālo zinību un informātikas skolotāju. Tad es uzņemšu šo risku censties apvienot 3 tehnoloģijas vienlaicīgi. Tātad iespējamā misija ir programma līderiem. Un pirms 2 gadiem es izaicināju līderi sevī, piesakoties šai programmai. Un šādu jautājumu es uzdevu sev gana bieži, un nešaubos, ka to darīja arī mani brīnišķīgie kolēģi skolās. Un man ticība ir tāda, ka ik viens skolotājs var būt līderis skolā, ja vien viņš spēja atrast savā garderobē vismaz 6 cepures. Tās, kuras ir pašas noderīgākās. Un par to arī būs tas mans stāsts. Kāpēc cepures? Pirmām kārtām jau par to, ka es nonācu pilsētā, kur visiem zināms līderis izmanto ne vairāk, ne mazāk kā 6 cepures. Un otrām kārtām man bija ļoti tuva Edvarda de Bono doma par to, ka cilvēks vienlaicīgi nespēja darīt vairākas lietas, tāpēc viņam jānošķir emocijas no loģikas, radošums no informācijas un pozitīvā domāšana no kritikas. Un tad mans stāsts būs par to, kā es meklēju sevī līderi un kas man palīdzēja šo 2 gadu laikā. Kā redzams, zaļā cepura joprojām manis mīļākā. Tātad atvērtība un dalīšanās. Viens tu vari visu, un tajā pašā laikā tu nevari neko. Ieejot 60 skolotāju kolektīvā, es sapratu, ka es neizdzīvošu, ja man nebūs stratēģija. Un tā mana stratēģija bija būt atvērtai. Es centos būt atvērta pret visiem, pret visu, gan pret piedāvājumiem, gan pret kolēģiem. Es jautāju, es uzklausīju, es centos iedrošināt. Un 2. gada sākumā es varēju redzēt augļus, kas man iedrošināja virzīties tālāk un tādā veidā arī uzsākt savu pārmaiņu iniciatīvu, kas bija saistīta ar tehnoloģiju lietojumu. Tādā veidā es izveidoju mācīšanās grupu. Kā rezultātā mani kolēģi sāka ikdienā vairāk izmantot tieši tehnoloģijas. Viņi nebaidījās man jautāt, lūgt padomu un turpināt dalīties. Un uz doto brīdi, nākamajā gadā, es jau oficiāli vadīšu šādu grupu. Un vēl mums kopīgi izdevās arī veidot prezentācijas kritērijus, gan prezentācijas veidošanai, gan pašai uzstāšanai. Un to ir apstiprinājis ne tikai metodiska apvienība, bet arī cenšas izmantot visas skolotāju skolā. Nākamā ir sarkanā cepura par uzticēšanos spēju. Cilvēks pēc būtības meklē sev apkārt kādu, kam uzticēties, kādu, kurš tic viņam. Un šajā gadījumā tie ir skolēni, kuri tic, ja tu esi devis tādu iespēju. Un ja ar savu darbu un attieksmi tu esi to nopelnījis, tad nedodies šo uzticību neattaisnot. Un šis ir citāts principā no vienas vēstules, ko es saņēmu. Labvakar, mūsu klase ir uz kritiskas zonas stāvokļa. Saprotams, ka mums ir tāds vecums, kad mēs varam uzliesmot vai kā savādi izrādīt savas sajūtas. Es jau neesmu baigi perfektā, bet man tomēr ļoti rūp, ka mūsu klase pamazām sabrūk. Zinu, ka rūp arī jums. Šīs lietas nestāst pat mammai, bet es jums uzticos kā ļoti labai skolotājai. Šī vēstule rakstīta tīri atklāti, to, kā es to visu redzu. Pirmajā brīdī saņemot šādu vēstuli, es nobijos, jo es nezināju, ko darīt. Jo saņemot šādas vēstules, un tā nebija vienīgā, tas uzliek ļoti lielu atbildības sajūtu. Taču es centos nenobīties, un mēs kaut ko kopīgi darījām. Tas, ko mēs darījām, mēs strādājām. Un tā bija 6. A klase, ar kuru kopīgi mēs veidojām gan dažādas saliedēšanās aktivitātes, gan runājāmies individuāli, gan tikāmies puišu un meiteņu grupas atsevišķi. Un šobrīd tas ir rezultātējies ar to, ka es varu nostāties klases priekšā, un skolēni būs tie, kas aicina man sākt stundu, skolēni būs tie, kas aizrādīs viens otram, skolēni būs tie, kas iedrošinās darboties vairāk. Nākamā cepura ir baltā.
ticība saviem spēkiem. Šajā gadījumā es nedomāju par to, ka tā ir ticība manis pašas spēkiem, bet tā ir ticība skolēniem pašiem. Jo izrādījās, ka tas viņiem ļoti trūka. Taču es visu laiku nebeidzu ticēt to, ka visi skolēni var, ja viņi to vēlās. Un mans pirmais uzdevums bija likt viņiem apzināties to, ka es viņiem ticu, ka viņi var. Un stāsts ir par Anniju, ar kuru kopā es pavadīju vasarā papildus nodarbības, jo viņa bija nesekmīga. Un kopā ar mani es biju pārsteigta, ka viņa spēja izpildīt visus uzdevumus. Bet viņa bija nesekmīga, un tas bija mans jautājums, kāpēc tā. Un tas, kas viņai pietrūka, bija īstenībā mana attieksme pret viņu, mana ieinteresētība un tas, ka es parādīju, ka viņa var. Un šogad Annijas atzīme bija 6, jo tas, ko es darīju, es veltīju vismaz 1 minūti no sava darba, no savas stundas, vai kaut vai starpbrīži. Es piegāju pie viņas, es parunājos, mēs saskatījāmies, jo viņa vienmēr meklēja mani atbalsts ar acu skatienu. To arī var apstiprināt man kuratoru vērojumi. Annija nebija vienīgā. Tad vēl bija Estera un Paula, kuras atzīmes bija 4 informātikā, taču viņas šo ticību iegūtas ar volejbola treniņiem, kam īsti varbūt no vienas puses nav sakars, bet tā izdevās. Manā gadījumā mērķtiecīgums izpaudās augstu mērķu izvirzīšanā pašai sev, jo es šajā gadā strādāju ar 10P mērķiem, nevis 3, kā pēc būtības tas bija prasīts. Un skolēni izvirzīja sev augstus mērķus. Viņiem bija sekotāji, pēc katras ieskaitas skolēni izvērtēja to, ko ir veikuši un kā viņiem ir veicies līdz šim. Un tas, kas izdevās, no maniem 242 skolēniem, kuriem es mācu, šogad nebija neviens nesekmīgais. Un 15% no viņiem atzīmes bija augstā līmenī, tātad 9 un 10. Nākamā ir lepošanās un kontaktu cepuri. Saka, ka kontakti nodara. Un tad es ar šādu ideju gāju klasē, centos dibināt tos kontaktus pēc iespējas vairāk, plašāk un dziļāk. Un manas klases durvis vienmēr bija atvērtas. Es vienmēr stundu sāku ar jautājumu, kā jums iet, kā jūs jūtaties. Un tas deva rezultātus. Lēni, bet tas rezultāts bija. Un šis process savā ziņā ir gana pamatīgs. Un viens no pārsteigumiem bija man 10B un 11B klase par to, ka visā skolā šīs klases bija saņēmuši visvairāk negatīvas piezīmes par savu uzvedību un attieksmi stundās. Taču šīs abas klases pie manis īstenībā bija man vismīļākās, jo viņas strādāja visefektīvāk un mums izdevās sasniegt gan augstus rezultātus. Tad vēl komentārs no manas 11. klases skolnieces par to, ka par skolotāju lāsmu, kā mēs mēdzam teikt lāsmiņu, jo tieši tik pozitīvi un mīļi skolotāji viņi mums bija šos 2 gadus. Tas ļoti motivēja strādāt un visu izdarīt laicīgi, jo zināja, ka nekad nedzirdējuši dusmīgu pārmetumu, jo viņi vienkārši nemāk dusmoties. Ārpus skolas arī visi kopā darbojāmies un izklaidējāmies. Tā skaitā ekskursiju. Dažreiz gadās aizmirst, ka lāsmiņa ir skolotājs starp mums, bet tas jau ir tikai pozitīvi. Un pēdējā cepura ir par atbalstu un atbalstītājiem. Ikvienam līderim ir nepieciešams gan atbalsts, gan atbalstītāji. Un manā gadījumā nekas no iepriekš minētā nebūtu izdevies tik labi, ja nebūtu mans mentors Ingas. Tātad Inga bija tas piemērs man, kā būt skolā līderim. Kā būt skolā līderim. Un kā redzams, mūsu simpātijas vienai pret otru jau izvērtās tieši pirms 2 gadiem par to, ka viņi lepojas, ka jau es esmu viņu skolā, lai arī es vēl tur nebiju sākus strādāt. Un tas viss, kā viņi man atbalstīja, gan ar konfekšu kaudzēm, gan ar siltu kafiju, gan labu piemēru un smaidu un savu pozitīvismu. Tad mans aicinājums jums meklēt
atbalstītājus sev, esat atvērti, liekat noticēt sev, esat mērķtiecīgi un virzaties uz priekšu un lepojaties ar visu, ko jūs varat. Un dodieties skolās un atklājiet savas cepures, kuras jums ļaus būt līderiem. Paldies!